Pēdējās dienās mums te visu laiku aktualizējās jautājums par to, ka Latvija tūlīt izkritīs no kaut kādām Eiropas vērtību telpas vai nodos kaut kādas tur Eiropas vērtības. Man uzreiz jautājums, par kādām vērtībām iet runa? Varbūt iet runa par tām vērtībām, kad Eiropas Savienība uzspiež valstīm, tā skaitā Latvijai, visauc imigrantus no trešajām valstīm, kur pēc tam atbrauc un nodarbojas ar slepkavībām, izvarošanām, laupīšanām, tā kā tas notiek, piemēram, Vācijā, Francijā, Beļģijā. Piemērs, es domāju, kāds ir kaut kāds redzējis. Varbūt Eiropas vērtības tas zaļais kurs, ja, kad zem visādiem šitiem muļķīgiem cēliem saukļiem, ja, faktiski tiek aptīrīti nodokļu maksātāji. Maksājot vairāk nodokļus par kaut kādām tur zaļajām pēdiņās utopiskajām iniciatīvām. Varbūt tās Eiropas vērtības ir par to, ka bērniem jau no bērnu dārza vecuma māca par to, ka, piemēram, ja tur puika, ka viņš var justies par meiteni, un ka tas ir normāli, ka varbūt viņam vēl dzimumu laiņu jāveic. Šīs tās Eiropas vērtības, par kurām jūs cepaties. Vai varbūt Eiropas vērtības ir tad, kad bioloģiskajam vīrietim ļauj piedalīties sieviešu sportā? Tās Eiropas vērtības. Vai, piemēram, Eiropas vērtības ir, kad jaunākā iniciatīva, kad spēcdienestiem jābūt ir pieejamai visai jūsu privātai sarakstai visos messengeros, vispār bez vārdu runas. Nekāda, tas ir, punkts privātumam. Šīs ir tās Eiropas vērtības, par kurām mēs te visi tā ļoti cepamies. Kādas vēl jūs zinat Eiropas vērtības? Paldies par uzmanību!